Šeit mums priekšā ir viens no turnīra galvenajiem organizatoriem un meiteņu vienspēļu čempions treneris Ārnis Šefers. Pirmām kārtām gribētu pajautāt par turnīru organizēšanu. Kas bija tie grūtākie brīži? Godīgi sakot, tā ir rutīna, jo tā pieredze ir ļoti liela, bet tā kā laika ir bišķiņ savādāk nekā 20 gadu atpakaļ. Problēmas bija ar pieteikumu saņemšanu un laicīgu tabulu izveidošanu, bet tā nekāda problēma nebija. Paldies! Un vēl par jūsu audzēkņu čempioni. Kur tad ir tā panākuma atslēga, kā jums izdevās viņu izaucināt līdz šādam līmenim un kur viņi ir nonākuši šobrīd? Nu, darbs un darbs. Citu neko nezinu. Nu, godīgi sakot, kādēļ meitenes man labāk spēlē kā zēni? Tādēļ, ka meitenes ir mērķtiecīgākas un vairāk motivētākas kā zēni. Es domāju, šajos laikos tieši. Agrāk varbūt bija bišķi savādāk. Tā kā vēl vienreiz tikai darbs. Vai jūs kopumā esat apmierināts ar pagaidām savu audzēkņu sniegumu turnīrā? Runājot par visiem kopā? Jā. Negluži. Zēni varēja noteikti labāk nospēlēt. Bet es jau iepriekš teicu, kādēļ tie iemesli. Paldies! Varbūt jūs varētu pastāstīt pāris vārdos, ar ko badmintons ir tik interesants un kāpēc, lai citiem vajadzētu nākt un trenēties? Tādēļ, ka badmintons ir, es uzskatu, vissarežģītākā un visgrūtākā sporta spēle. Un visdemokrātiskā tajā pašā laikā. Tas nozīmē, ka pašus pamatus var apgūt daudz vieglāk nekā tenisā vai skvošā. Bet sasniedzot kaut kādu vidēju līmeni, dabiski rodās pavisam savādāka motivācija. Un, lai, teiksim, skatītāji saprastu, ko es ar to domāju, ja tenisā viss citie notiek balstā, izņemot servi, tad badmintonā pārsvarā viss spēle no aizmugures ir palēcienā, kaut kas līdzīgi kā volejbolā. Līdz ar to arī treniņš, lai sagatavot, ir daudzveidīgāks, salīdzinot ar iepriekš minētajiem sporta spēlēm. Bet, teiksim, cilvēki, kuri grib vienkārši aktīvi atpūsties, daudz labāk justos uz badmintonu laukumu nekā uz tenisa laukumu, kur es uzskatu vismaz pāris gadi ir jāiemācās tie pamati, un tad tikai kaut kāda normāla spēle var būt. Tā ir tā galvenā atšķirība. Un salīdzinoši tas, ka tomēr šajā zālē, piemēram, ir 12 badmintonu laukumi. Tas nozīmē, ka 24 cilvēki vienlaicīgi var spēlēt vienas spēles. Uz šādu zāli, nu, es nezinu, tenis droši vien 1 vai 2 korti varētu kaut kādā veidā knapi ieiet. Tad arī viņš attiecīgi ir lētāks. Runājot par inventāru, visdārgākais ir badmintona bumbiņas, ko tautā sauc par volāniem, kas, teiksim, jau vidējā līmenī diezgan daudz aiziet treniņa laikā, un līdz ar to arī tas sadārdzina šo sporta veidu. Varbūt jūs varētu nosaukt 3 svarīgākās īpašības, kādām būtu jāpiemīt cilvēkam, lai būtu labs badmintonists? Nu, vispirmām kārtām, es domāju, ka man treneri piekritīs jābūt ir ģenētiskai bāzei tomēr, jo badmintons ir ātrs sporta veids, un lai cik tu centīgs arī būtu, tomēr ar lēnājām kustībām grūti kaut ko labu sasniegt. Nu, viduvēja līmeni var būt. Otrs ir treniņu process jāveido daudzveidīgs. Es arī uzskatu, ka ļoti bieži ir panākuma atslēga, jo mēs daudz spēlējam florbolu, frisbee, šad tad arī basketbolu. Nezinu, kā īpaši izdalīt. Nu, parasti treniņu procesu notiek. Treneri man sapratīs. Labi, paldies jums un veiksmi!